Gaismo elektrikai, ko raudā, ko? Kurš tur Kārli? Skrīts! Čau visiem, esam atgriezušies. Cerams, ka mani dzird dažas reizes. Jāizņem mans Daugavas loks. Nē, lai īsti man paliek iekšā. Dāmas un kungi, otrdiena 5. spēļu kārta. Diemžēl bez Kažiņa. Esmu šeit kopā ar nevienu citu kā Madaru, ar tieši to, kurš, manuprāt, ļoti labi nokomentēja 2-2 turnīru. Tā kā es domāju, mēs varētu aplaudēt Madaram par viņa debiju šī kanāla komentēšanā. Man liekas, gan jau, ka viņš ir kaut kad komentējis. Tikko arī iečakstēja, ka tā viņam bija pirmā reize komentējot, bet, dāmas kungi, kā jums labi iet? Paldies, ka esat pieslēgušies šajā vakarā. 5. spēļu kārta, esam 2 minūtes principā no starta, tāpēc viss mums ir jādara diezgan ātri. Sāksim ar mūsu pirmajām spēlēm. Šodien vispār mums nedēļa izskatās šādi, ka šodien, otrdien, tātad GVCA pret virslīgā Invesco Havens un tad 9:00 Mighty Wolves pret Cybermen. Svētdien savukārt Sunshine Way to Go un EC Banga Hyproad. Ļoti interesantas spēles visu nedēļu. Principā cīņa visas tabulas garumā, izņemot šeit 1. pret 8. vietu. Bet, pirmā spēle Invesco Havens. Bookmakeri prognozē, ka spēle būs tuva. Esam uzzinājuši arī karti. Karte būs The Ancient. Un savukārt šai spēlei Mighty Wolves pret Cybermen varat meklēt Veto Clever LV mājaslapā. Tas jau ir pieejams. Parunāsim par šo spēli. Haveniem viss vecais. Haveniem ir viss vecais. Respektīvi, tas pats sastāvs, kas bija pirmajās 4 nedēļās kārtās. Zinām, ka visi iepriekšējā nedēļa tā bija tāda pauzīte, spēlētāju pārtraukums, bet komanda Havens Vipskijs, Vitālijs Valdis, Priļepskis, Janks Jānis Krūmiņš, Proxy Āris Ēriks Brūveris, Vitrāžs Rolands Lovnieks un Mairis Petrovs, protams, Latvijas čempions, Baltijas čempions un viens no tiešām labākajiem spēlētājiem arī Jēkabpilī, Mairelito. Labi, ja mēs runājam savukārt par otru šī vakara komandu, kas atklās šo 5. spēļu kārtu, tad Invesco gan ir parūpējusies par nelieliem transferiem, par kāds spēlētājs ir nogājis maliņā, kāds ir pieaicināts, un es jums teikšu tā, ka pieaicināti ir veseli 2. Komandas Invesco sastāvu, protams, veido šīs sezonas tāds core 3. Tas ir Vladislavs Lapins, Ripper, Slīzī, tas, kuram CSGO ir 4500 celo, tieši tā, dāmas un kungi, Vadims Koroščenko, bet CSGO, CS2 viņam nedaudz mazāk celo, bet tāpat tās Slīzīs, Vadims Koroščenko, mums ir Hexo Q, Andrejs Nadeikins, komandas kapteinis, tāpēc arī Baltais Krekliņš un 2 jauni spēlētāji, Belijs Artūrs Beļinskis un arī pirmo reizi virslīgā, dāmas un kungi, mums ir debitants no Ukrainas puisis, kurš dzīvo Latvijā. Ja runā, ka ir izcils sushi šefs, dzīvo Rīgā, šķiet, ka 20 gadus jaunais, vecais Alans Valkers tikko vēl spēlēja pirmajā līgā, komandā Hitmasters, bet izskatās, ka Andrejs ir viņu labi noskautojis. Un Alen Valkers, Dimitro Limars. Let's go! Ļoti esmu priecīgs par to, ka ir šādas mazās karjeras kapnītes arī e-sportā. Lūk, no pirmās līgas var uzkāpt uz virslīgu. Un Belijs gan tāds varbūt daudziem jums varbūt mazāk zināms spēlētājs, bet es teikšu, ka viņš ir diezgan krīspī. Par viņu es zinu vairāk. Principā, bet žēl, ka neredzēsim Smoku. Panars arī, tātad aizgājis prom ir Smoks un Panars un Aleks Reis.
Jā, nu man jau Aleks Reis un Smoks, nu tie ir tiešām vieni no mīļākajiem spēlētājiem arī Imantā. Bet, ok, kas man vēl jums bija jāparāda? Man bija jāparāda jums brakets. Es jums parādīšu braketu. Tātad es jums varu parādīt visu kaut ko īstenībā braketa ziņā. Man ir arī sagatavota pirmās līgas braketa štelīte. Otro līgu gan es neesmu aizticis, bet tātad kopvērtējums pēc 5 kārtām. Dāmas un kungi, KFC e-sporta virslīga, 5 kārtas, atbalsta arī OptiBet, Sporta bārs, MageBit, Hyprod, Practical CS2, Latvijas e-sporta federācija, LESF un arī Unicorn. Bet, protams, lielākais paldies ir lielajai mūsu trijotnei KFC, OptiBetam un arī MageBit. Par tiem mēs vēlāk pastāstīsim. Bet tātad kopvērtējums pēc 5 kārtām. Pašā augšā zaļā zona, Way to Go, EC Banga, Hyprod. Hyprodiem 8 punkti. Zinām, ka pirms tam 4. kārtā viņi zaudēja Invesco. Tur bija crazy spēle no Invesco. Un gribās teikt, īstenībā, ka Invesco ir noturējušies virslīgā. 5 punktu pārsvars pār pēdējo vietu, kas ir Sunshine. Sunshine'iem ir jātaisa baigie triki īstenībā, lai tagad uzkāptu augstāk. Bet, ok, dzeltenā zona, tātad play-in zona, tās komandas, kuras cīnīsies par šo 4. ceļazīmi, par 4. biļeti uz virslīgu, tā ir Mighty Wolves, Invesco un Havens. Jā, un pirmā spēle ir Invesco pret Havens, tātad 5. pret 6. vietu. Protams, man ir ļoti dīvaini 6. vietā redzēt pēc 4 kārtām komandu Havens, bet, jā, redzēsim, kā tur viss ies. Un tad mums ir relegations, tātad pārspēles, Cybermen 7. vietā un tad 8. vietā ir Sunshine. Bet, dāmas un kungi, es zinu jums, ka jums patīk arī pirmā līga, un tas nemaz nav nekāds sliktais līmenis. Tur džeki arī trenējās, un viņiem ir savas sagatavītas, savi pistoļu raundiņi un anti-eko, tā ka varbūt mēs gluži neredzēsim Eternal Fire Nuke Eipopu ar 15 flashkiņām. Bet tāpatās, pirmā līga, dāmas un kungi, kas tā par raundu attiecību komandai Benched Heroes plus 67. Oh my god, reāli iet pāri visiem, bet pērkons arī ir nikni īstenībā arī B. Tātad, jā, pa kreisi mums ir A grupas kolektīvi, un pa labi mums ir B grupa. Tātad, pagaidām bez uzvarām 3 komandas, Aesthetic, tad ir Rēzeknes Brūveris un Keraminti. Keramintiem gan baigi švaki, ja godīgi, -72 punkti. Bet, šeit, jā, tātad no katras grupas 4 komandas tiek ārā uz playoffiem. Pirmā tiek iekļūst virslīgā pavasarī, otrā spēlē tātad arī šo te play-in, atvainojos, pārspēles. Bet, dāmas un kungi, es esmu dabūjis informāciju, ka sāksies pirmais raundiņš, un nepaspējām jums parādīt foršās reklāmas, bet, labi, tad ejam uz clean feediņu, es domāju. Labi, parādīsim, jā, reklāmas. Ops. Pasaulē notiek daudz episki notikumi, kā piemēram cilvēki plāno nolaisties uz Marsa, vai arī leģendārās un kraukšķīgās KFC vistiņas, kuras ir svaigi pagatavotas ikdienu un ar rokām ceptas 11 dažādās garšvielās un garšaugos. Izbaudiet šo leģendāro kraukšķīgo vistiņu garu!
Tā, dāmas un kungi, esam laiviņā, redzējām reklāmas, tie mums bija tieši Magebiti, un tie mums bija arī KFC gārdās vistiņas, dāmas un kungi, pistoļa rauns, Haveni sāk City, saidā, T-saidā sāk komanda Invesco. Alans Valkers, Belijs, Hexo, Q, Reapers un Slīzīs pret Vipski, Juk, Proxiju, Mairelito, Jāni un Vitrāžu. Izskatās, ka pirmais pistoļa rauns tiešām tāds 50-50. Nevar saprast, kura komanda kuru. Un tagad arī uz acitienu spēlē Havens, kurš un šeit 4 starp citu, un Molotovs lidos bumbas arī izskatās, ka varētu būt rauns par labu Invesco. Molotovs joprojām, liesmas joprojām deg, ir informācija par pēdējo. Vēl viens Molotovs no Hexo Q! Vēl viens Molotovs! Nav! Apsveicam ko... Pagad, Jānis defo. Jānis nedefo, Hexo Q! Klačiņš! Klipojam! Pistoļrauns no Invesco! Un, ja šī ir tā spēle, ko Invesco grib rādīt saviem faniem, tad visticamāk Hexo Q tieši tagad kālo vai nu B-rašu vai A-rašaņu. Zinām, ka Hexo Q ir viens no Latvijas jaunākajiem kapteiņiem. Zinām, ka Hexo Q ir šī jaunā liesma iekšā sevī, un tas ir A-kontakts, viena no Hexo Q klasikām, un to zina komanda. Havens, nu, paskatīsimies, kādi triki te varētu būt. Ļoti svarīgu informāciju iespējams sākt numur 7, Keivādiem viens nav, un te notiek A-kontakts. Oi, te var nesaiet, bet izskatās, ka visi kārtībā, Belissimo ar Alenu Valkeru arī. Welcome to Virslīga, dāmas un kungi, Alenam 1 kiliņš, Heliem 2 jau kopā. Nu, visi ir pamodušies scoreboardā. Arī Slīzīs 0-2. Viņam tagad, un, nu, interesanti. Katrā ziņā taimotiņš. Ļoti labi man patīk, ka Invesco šādi ņem taimotiņus ātri, principā, nu, nekautrējās Invesco izmantot. Nu, varbūt tiešām čipsu pauzīte vai vistuņu pauzīte. Dāmas un kungi, KFC, ātrās ēdināšanas, restorāns, 6 Rīgā vispār ir. Pasūtīt var Voltā. Īpaša diena ir otrdiena. Šodien ir otrdiena, dāmas un kungi. Otrdienās trakie piedāvājumi. Es iemetu čatiņā Discorda slepeno kodu, kur par labu summiņu varam paņemt labu komplektiņu. Nekautrējamies. Izmantojam kodiņu, dabūjam atlaidīti un ar pilnu vēdru staigājam. Turpinam dienu. Ja? Un, protams, pēc tam pastāstīsim arī par Magebit, par maniem mīļākajiem IT profesionāļiem, vienkārši e-komercijas ekspertiem, tie, kas nezina, kas ir e-komercija. Nu, pačkojiet, tā ir visa tirzniecība internetā, dāmas un kungi. Jā, tas ir kaut kas riktīgi stilīgs. Jānis Krūmiņš, tāds interesants smogs. Ja Proxijs palīdz, iemetīs flashiņu, iespējams drīz būs pīks. Uj, neaiziet spreis, Lēlijam. Varbūt aizies, neaiziet, Vitrāžs krispīties gan 10 HP viņam. 19 HP precīzā Reaperam granāta varētu uzmest, iespējams... Gandrīz uzsprāga. Dāmas un kungi, izskatās, ka Haveni varētu paņemt pirmo raundu. Kas te notiek? Jā, kas te notiek? Slīzīs mēģina iekarot B-saitu, neizdodas Reapers. Varbūt, ja dabū vēl vienu killu, tas jau varētu būt labi. Ok, 3 dzīvi, nu, principā Havens. Nu, varam apsveikt viņus ar 3. raundu. Šeit nevajag Reaperam baigi aizsarties, labāk būvēt ekonomiku un noderēja šis ierocis Belijam, paņem un seivo. Jā, interesanti. Redzējām it kā taktisko pārtraukumu, taktisko mazo timeoutiņu, bet tāda super taktika nebija. Principā mida kontrole, bija nomisots Windows smogs, Vitrāžs uzvarēja savu svarīgo dueli Donutā, un no tā arī, principā, izšķīrās šis te rauns. Labi, ka Haveni uzvar tik ātri savu raundu. Labi, ka tas rauns nenāca pie kaut kāda 0-3, 0-5, jo zinām, ka Invesco ir komanda, kurai ļoti patīk tieši radīt tādu paaugstinātu tempu.
pašā spēlē, tīpaši spēles sākumā, daudz raši ar makteniem, spēlē tādu in your face Counter-Strike, hei, mēs esam labāki, nu nebaidās no agresijas, bet nebaidās no agresijas arī City sēdā Havens. Šeit varbūt Molotovs ne tas labākais, Jānis virs liesmām redz Riperu, vitrāžu palīdz, un šeit Havenu aizsardzība, dāmas un kungi, Alans uztraucās nedaudz. Mairelito izlaujās un lūdzu, Havens. Saprotu, ka šī ir spēle par 5. 6. vietu, tāpēc, nu, grib tos punktiņus, Haveni. Eko rauns. Ir flashiņš. Ir neidi. Un neidi. Ui, aizķēra gandrīz. 2 HP vitrāžam. Principā taktika bija tāda, 3 mida spauni pirmie, iemet neidi un neidus midā un pirmie 2 uz keivu ieskrien keivā. Kāpēc ieskrien keivā? Protams, ka ņem šo te, nu, ar pistolītēm tos leņķus mēģina izmantot, ja? Un numurs 6, Smolka šobrīd sēž mainā, tas ir slīzīs, 4500 celo, Hexoq ar dīglu, crosshair placements. Mēģina iedomāties, kur varētu būt aptuveni spēlētājs, tāda arī nolieto crosshair, viņš šeit kontaktu slīziem, varētu trāpīt, nu, dabū kontaktu. Un 2 ir uz abi dzirdēji, numur 1 atkāpās, dzirdēja. Un uzreiz numur 4 arī atkāpjās, tā ka, ne, spēlēs tāpatās 2A. Spēlē 2A un 2B rīteiks, pilnīgs rīteiks, 2 no longa. Man patīk aizsardzība, Havens aizsardzība, laba komunikācija varētu būt šobrīd. Tiešām laba. Un kur metīs smoku? Ripers izmanto šortā smoku. Oi, man tas nepatīk reāli. Es būtu smokojis longu. Šortu var kaut kā noskriet tomēr. Ieskriet muguriņā, bet, nu jā, neko darīt. Slīzīs tas, kurš tikko bija lurkeris, nu jau ir keivā. Prasītos 1 kills. Negribētos atstāt 5 dzīvus Havenus, bet ir 5 dzīvi Haveni un viņiem, laba ekonomika. Mairam jau 8 kā Vipskiem 7500, Proksiem 5400. Ļoti, ļoti gatavi izskatās Haveni. Wow! Kas par faniem čatiņā? Es tikko tikai pamanīju, ka čatiņā ir riktīgākie fani. Entries, bet entries no slīzija, bet kas notiek ar HP, dāmas un kungi, starp citu? Ieejam lūdzu Delfos, un ja jūs varat atrast virslīgas spēli, nu tad uzklikšķiniet. Nekautrēties, ir Delfos, kaut kur raksts, varbūt pie sporta, varbūt citur. Es jums atsūtīšu linku. Tas, kurš atrod, tas ir krūts cilvēks. Un tas, kurš uzspiež arī. Dāmas un kungi, pameklējam, uzspiežam. Vitrāžas proksijas un 4-2. Labs Molotovs no Maira. Un Rush B. Un laba aizsardzība trietā spēlēja. Un Jānis arī nolasa. Nu jā, pagaidām vienos vārtos. Kas notiek ar scoreboardu, producenta kungs? Varbūt varam pastīties. Pagaidām līderis Jānis Krūmiņš un Andrejs Nadeikins. Vangaži pret Jaunpili, principā. Šeit ir liels duelis. Nu jā. Nu grūti spēlēt pret Haveniem. Ir pasieties, viņi labi visur utility, visur labi utility.
Proksīs, Krispī! -3 no Āris Ēriks Brūverijs! Liepainieks un jaunpilnieks! Kas par mida kontroli? Klipojam! Lovskill vari noklipot? Viens no abiem lovskilliem. Šī ir, starp citu, viena no tām spēlēm, kur Latvijas Counter-Strike, Latvijas e-sporta komunā satiekās 2 lovskillu komandas. Tātad, Invesco dibinātājs ir lovskills. Misters, protams, Veselova kungs. Un tad viens no Havenu lielākajiem faniem ir lovskills, kurš ir, man liekas, spēlē Havens senior komandā 3 elo. Tā kā abām komandām ir lovskilli. Saprotiet, kā gribat. Ui, Slīzīs 4500. 4500 jau piezūmojas. Redz. Un Vipskijs reāli trāpā arī. Slīzīs 9 HP. Seivo. Viss kārtībā, Slīzī. Viss kārtībā, vaģim. Jā. Oi. Nu, atradāt Delfos? Ne jau jūs atradāt. Jūs atradāt Delfos mūsu rakstu? Sārauj. Tehniskā biznesa pauzīte. Jā, ar biznesa pauzīti īpaši slavē. Un meiģis bija, dāmas un kungi. Protams, ka tā ir biznesa pauzīte. Režisors saprot mani no pusvārda. Dāmas un kungi, ja tu esi... Varam palaist vēlreiz. Reāli smugs bandrīts. Palaižam vēlreiz. Tātad, lasam kopā. Meiģis. Eksperti e-komercijā palīdzam uzņēmējiem attīstīties digitālajā vidē. Esi gatavs strojai attīstībai? Magebit.com. Tas gan bija ātrs banerīts. Bet, jūs jau zinat, kā man tā attīstība patīk vispār. Tā kā attīstamies digitāli, dāmas un kungi. Mums vajag apdzīt tos igauņus. Igauņi sadomājušies, ka ir baigi krūtie digitālajā vidē. Kur mēs esam krūtāki, dāmas un kungi. Un ar Magebit palīdzību varam būt vēl krūtāki. Vitrāžs. Izslēdz slīziju, protams, noseivotais šis te snaiperīts. Vitrāžs arī pacēlies, principā, asīmo dabūjis. Jā, var just, ka pirms svētku prēmijas visiem spēlētājiem izdot komandu īpašnieki. Mairelito. Vipskijs, Vitālijs un Mairis. Tāds tiešām foršs pāris uz B saitu. Domāju, ka komunikācija tur ir visaugstākajā līmenī. Jānis un Vitrāžs midā, tas taču arī tur vispār var ieiet iekšā tajā saitā. Man liekas, tur vispār nevar ieiet tajā saitā. Un proksijs ir atstāts kā ankurs. Ripers, Sērčo, smoks, ļoti kreisais kaut kāds tirgus. Pilnīgs tirgus smoks. Un, izbeitoja, bet sabijās nulīte. Kurš tas ir Alans? Heksokju, Andrejs Nadeikins, netrāpa. 4 te ir 4 spēlētāji, 4 sītīji. 4 sītī, te pilnīgākā mērce. Tūlīt nereālākā mērce. Norauj Krosskairu aizsardzību. Lūdzu, Ripers. Ripers ar 3, no kurienes. Ripers randomā paņem bumbu. Mēģina Alans 1-1 klačs. Alans debija pirmās līgas spēlētājs. Dimitrio Limars 4 sekundes. Un nav proksijs ar klačiņu.
Slīzīs. Kaut kāds interesants smoks. Rush B? Varbūt B kontakts, kaut kāds smoks arī Heavenā. Visur smokiņš. Šeit tas Hexo Q viens no slavenākajiem raundiem, tāds B kontaktiņš. B kontaktiņš. Un lūdzu, Vipskijs ar pirmo. Labi trāpa vēl. Vipskijs maksimāli labi izdara. 2 kiliņus dabū, vēl arī bišku trāpa arī Alena. -20 HP izcils rauns no Vitālija Valda. Un Hexo Q, Proxys, pasīsimies kāris, kustās pa kārti, izčeko tālo, izčeko tuvo, bet, diemžēl, Slīzīs labāku leņķīti šeit. Jānis, nākamais, kas grib dabūt kontaktiņu, Vitrāžs jau ir pievērsis uzmanību, Slīzīs vēl vien, Jānis 1-3, mēģina izflašot sevi, izblendo saitiņu, Slīzīs tur leņķis, Slīzīs trāpa, -3 no Slīzijā. Dāmas un kungi, KFC e-sporta virslīga 1200 eiro balvu fonds. Šitais ir rašinieks, Mērcīte, Belīs, Alans un Vitrāžā. Lūdzu, Investkort 4. raundu. Jānis atkal 1-3 palicis. Jānis dzird. Jānim ausis strādā, ka tā kāds aiz stūra ir. Un tas ir neviens cits kā Limonka, 2-7, Limonka krīt. Jānis uzņem apgriezienus, ieliek Need for Speediņu. Bet Reapers ar labu molotoviņu gan tur gatavu. Nu, nē, te nav rauns, te nav. Nē, vispār. Kits tā ir. Kits ir! Jānis Krūmiņš! Klipojam, lūdzu, labs skilī! Proxys ilgi domāja, kuru M-ku ņemt, beigās paņēma mīksto. Zinām, ka viena no AIM kartas labākajām M-kām 8-3 Haveni. Šis te principiālais derbijs ar 5. Te uzbūstots numur 5. Nē, numur 5 uzbūstoja numur 6 laikam. Nu nevar būt, ka Aviks uzbūstoja M-ku. Jā, Aviks tik bija augšā, kaut kā interesanti mums parādīja mūsu radars. Šeit Molotovs pa kasti atsitās, nekur arī tā neuzsprāga. Bet ir saits, šeit arī redzam Hollywoodas leņķīšus, Baltimora dāmas un kungi. Kāpēc gan ne, kāpēc nepaskatīties uz Meksikas Aztekas džungļiem no muguras? Jānis sagaidīs lurkerīti, lūdzu, Ripper! Kur staigāsi? Ripperīno? No muguras Proxys! Es pat nepamanīju Proxys! Pirmo, Hexo Q, 3-3 situācija, Hexo Q strādā, 2-2 situācija, Vipskijs krīt, Alans, Slīzīs 4500 aiz smoka, un Slīzīs Limonka 2-7. Ļoti interesanti spēle. Nu, principā, jā, sāka 2 pirmie raundi tātad par labu Invesko un tad tāda laba sērija. Jūs noklipojāt to labo raundu, dāmas un kungi? To tur Jāņa Klačiņu. Es ļoti ceru, ka jūs noklipojāt. Bet labi, īstās, ka arī Haveniem ir kaut kāda taktika. Tas ir nekas cits kā Keiva Rush. Wow. Keiva Rush un Belissimo uzpušo Proxy. Bet Proxys iemeta labu molotovu īstenībā. Interesanti šeit. Interesanti var sanākt Belīs. Belīs iesprostots Mairis. Ko grib darīt Havens? Pušo sītīju Havens, Hexo Q pilnīgā vienkārši narkozē. Nesaprot, kas notiek. Un te izlēkā Vitrāžs labi. Kustās Vitrāžs, spēciņš,
Un te Belijs. Tikko vēl bija uzpušojis banānu, nošāva proksiju. Un Belijs 1-3 palicis jaunākais members Invesco komandā. Mairis savāc informāciju. Mairils gudri atkāpjās, spēlē tīri uz komandas raundu, nevis uz kaut kādiem saviem highlightiem. Mairils joprojām paslēpies un vitrāža nazīti. Ui, nebūs nazītis. Vitrāža, viens no Liepājas populārākajiem džekiem. Krīt. Un Belijs, jā. Nu, neko darīt. Dāmas un kungi, kā jums liekas, ja KFC būtu končiņas, kādas tās būtu? Tās būtu ledenes, tās būtu šokolādītes, tās būtu gumija kaut kādas. Kā jums liekas, kāda varētu būt KFC končiņa? Jo man tagad rokā ir končiņa. Bet tās sveramās, ziniet. No mazajiem tirdziņiem latviešu. Es tādus nopirku. Bet gribētos KFC končiņu, dāmas un kungi. Šeit aiz dūmiem slēpjas komanda Havens. Fuj! Invesco. Nu jā. Nu un šitā. Viss. Rauns ir uzvarēts. Nu jā, nu te jau Jaunpils boss vienkārši atnāk. Jānis Krūmiņš. Tiešām. Ja Jaunpilī vajadzētu jaunu mēru, tad rekur jums ir izcils aģēls. Jānis Krūmiņš. Janks. Jā, tieši tā, gardumi, KFC, spainītis, čikeniņš, friškas, komplektiņš, tortilja, pasūtiet ar boltu, dāmas un kungi. Esi izsalcis, da-da-da-dan-dan, da-da-da-dan-dan, da-da-da-dan-dan-dan. 40, Haveni ar ārašu, 40, Haveni ar ārašu. Alans Valkers, flashiņš. Vienu noblaindo. Nevienu arī nedabū. Proksis. Dāmas un kungi. Belijs, vai tiešām atsitīs šo raundu komanda Havens? Nu, te jāsēvo, nu te vienkārši tūlīt būs mērce. Nu, nav, rauns džeki jāsēvo. 3-5, tas ir Counter-Strike pirmais likums. Mazākumos sēvojam. Vienalga, neuzvarējām šito ar raundu, domājam pozitīvi, uzvarēsim nākamo. Ne jau viņi iet pēc tā raunda, nē, seivo. 11-4, komanda Havens. Komanda Havens ar šo uzvaru. Pēdējo sekundžu rīteiks. Nē, nav. Dāmas un kungi, ar Havens uzvarot šo spēli apsteidz Hyperoldus zaļajā zonā. Haveni var tikt uz LAN fināliem. Dāmas un kungi, dzeltenā zona, jums taču patīk dzeltenā zona, tas ir play-ins. Principā visgudrākā lieta, kas ir bijusi Latvijas e-sportā, play-ins, izdomājām, 14 gadus domājām, ko darīt ar to tabulas vidu. Un tad Kārlis, Madars, Artūrs, Aleksandrs, Sandis, Renārs un Reinis un visi izdomāja, vod vajag šitādu play-in. Nu jā, un tad izdomājām. Tad play-ins ir vienkārši, principā play-ins ideja viņam ir tāda, ka, lai čempionāts būtu visa čempionāta garumā, visu laiku būtu intriga un būtu kaut kāds actions, tāpēc arī, nu labi, jūs paši sapratāt, šeit mums īstenībā tūlīt būs highlights. Nē, laikam tomēr nebūs. Paga, viņi tur ir divi vai tur ir viņš viens? Es nesaprotu. Viņš ir viens. Viņam paiet garām, lol, viņa nolasa. Bet negaida, Ripers šeit ar eisu. Ripers ar eisu. Oi, -2 tikai. Bet vēl izdabū. Nu jā, Invesco izskatās vāji šodien. Uzvarēja 2 raundus, un tad, principā, tāds 2-11.
Belis 1-2. Bija iespējams aizķers. Būtu spēcīgāks ierocis, būtu arī kills. 12-4. Dāmas un kungi, Haveni nopelnījuši vismaz 1 punktiņu. Vismaz 1 punktiņu ir nopelnījusi komanda Havens. Baudiet īpašos piedāvājumus, dāmas un kungi. Man liekas, ka mēs atkal aizmirsām nomainīt QR kodu. Viņš strādā QR kods? Jo man teica, ka nestrādā QR kods. Man liekas, ka viņš nestrādā, jā. Bet, iztaisīsim tā, lai strādā. Hekso. Proxys. Reapers. Opeņā. Jānis. Šeit 13-4 rezultāts. Pieredzējušies Mairels arī visticamāk tūlīt savāks numur 5 spēlētāji, kurš ir Alans. Alanam un Belijam, viduēja debija, nevar teikt, ka tur viss spožākā, bet ir ok. Mairels dabū kilu, 13-4, dāmas un kungi, apsveicam. Haveni ir zaļajā zonā, uzlikšu ātri savu kameru. Un tūlīt, es negribēju šito, es gribēju šeit uzspiest. Un šeit, tātad, vot šitā. Tātad Havens iet uz 4. vietu, un Havens ir, dāmas un kungi, Havens ir numur 3. Bet viņiem par vienu spēli vairāk. Bet labi, es domāju, pastīsimies Cyberman intervijas. Un tad jau iespējams, ja jūs labi uzvedīsieties, tad parādīsim arī jaunākās komandas intervijas. Bet pagaidām atgriezīsimies pie komandas Cyberman. Kāpēc? Jo tieši Cyberman ir nākamā spēle pret komandu Mighty Wolves, dāmas un kungi. Ejam mazā pauzītē. Mani sauc Romāns Evers.